Jeg tror at dere har en folkelig tradisjon, og dere er flinke til å ta vare på tradisjoner. Kā es domāju, un es arī, ka jums ir tās tautas tradīcijas, un jums ļoti labi pagodās viņas saglabāt. Jeg har faktisk sett film av mange av dere, det vet dere ikke om, men en film er fra 1993, hvor dere feiret Jānis. Es esmu redzējis filmu, kur jūs lielākā daļa no jums esmu redzējis tajā filmā, tas no 93. gada, ko jūs svinējāt. Jeg kjente igjen mange av dere her. Mara, vai mums vēl var pazīt? Kunne du gjenkjenne oss? Ja, jeg kjente dere. Man vajadzēja norādīt, kur es esmu. Jeg måtte vise hvem som Ja. Jeg skal ikke si mer, men tusen takk for at jeg fikk komme til dere. Nu, vairāk es neko arī neteikšu, vienīgais es saku liels paldies par to, ka man bija iespēja piedalīties. Tad mēs varētu nodziedāt tādu dziesmu, kas apvieno tos pasaules uzskatus, kas ir visā šajā apkārtnē. Nodziedāsim Līvmēlēm. Par to, kā māte cep maizi, īpaši maizi katram godam. Un tad, kad ir pienākuši šie godi, viņi sauc saimi, tēvs griež šo maizi. Pirmais gabals tiek ziedots dieviem, lielie gabali lielajiem, mazie gabali mazajiem, maizes kancītes, tas tiek dots kam? Nu, māsiņai, tā, lai viņi pie viņa labā vīra tiek. Tēva dēla. Saimnieku dēla, jā. Un gabaliņš maizes tiek dots sunim, lai sargā māju. Gabaliņš maizes kaķim, lai ķer peles. Gabaliņš maizes tiek dots gotiņai, lai dod pienu. Gabaliņš maizes cūciņai, lai dod speķi. Gabaliņš maizes zirgam, lai ir šis veiksmes un labā ceļa rādītājs. Un mazās drupačiņas tās mazajiem veseļputniem, lai nes sveicienas gariem. Un šai dziesmai mēs visi varam Līvmēlē piedziedāt klāt, jo tur ir ļoti grūts piedziedājums, kur vārdi ir tā ir. Pasaka Māra, ka viņa arī ir aicināts dziedāt līdzi. Ēmā būdīs leiba, Sveļai gavodles, Nitura jomā laiga,
Down.